Egons Dombrovskis, Inters Busulis, Gints Grāvelis, Kaspars Zlidnis. Krievijas noslēpumainākajās vietās. Piedzīvojumu ekspedīcijā 1000 jūdzes Urālu kalnos. Iepriekšējā sērijā ceļotāji nokļūst vēl vienā Krievijas vēstures pieminekļī – Alā Kolokoļņaja. Jau pirms 40 000 gadu šeit notikuši pagānu rituāli, bet kad Krievijā sāk vajāt vesticīvniekus un tie pārcēlās uz dzīvi nomalēs, šajā alā notikuši slepeni dievkalpojumi. Ekspedīcijas pavadone Lidija atklāja vēl vienu šīs salas noslēpumu – senas rakstuzīmes, ar kurām pirms 1000 gadu uz sienām atstāts vēstījums nākošajām paaudzēm. Nu kā, jūti? Kolokoļņai salā ceļotāji izmēģina arī dziedējošos akmeņus un mazas pazemes pārējas, caur kurām izlienot piepildās cilvēku vēlēšanās. Vēlā pēcpusdienā ekspedīcija dodas tālāk uz zemeslodes tīrāko ezeru Turgojaku. Viņiem ir jāpārvar iespaidīgs ceļa posms un tikai nakts melnumā ceļotāji nokļūs līdz mērķim. Rīta agrumā pie ceļotāja nometnes pilnā krāšņumā pavērs skats uz tīrāko zemeslodes ezeru Turgojaku. Nesenā pagātnē no sava titulu par labu Turgojakam atvadījās slavenais Baikāla ezers, kura ūdeņi līdz šim tika uzskatīti par vistīrākajiem. Kopš Baikāla ezerā sāk attīstīties rūpniecība un derīgo izrakteņu iegūs industrija, tā ūdens ar katru gadu arvien vairāk tiek piesārņots. Kā vēlēs? Vasals! Kā gulēji? Labi. Tikai kāpēc uzcēla teltu uz akmeņu? Kad gul uz muguras, tad viņš labajā lāpstiņā tāds. Podzvanočniku ārste. Tā kā paliet pie sienas, tad pirms aizmigšanas ar roku atstutējies un gul. Pamosties no tā, ka tu jau atlaidi. Bet man patīk, ka īstenībā ir sadalījies tā, ka Busuls ir Zlidni, jā? Un mēs ar Melnu. Viņi vienā teltī un mēs otrā teltījās. Un pirms Busuls rūpējās par Zlidni, jā, pirms viņam tur guļamais nebija, tur aiztaisīts muguru plikāk bija, tas būtu Busuls aizvilka cietā, kas par stāst. Savukārt Melnais ienāk ļoti klusu un nāk rītā pajautā, vai viņš nav iztraucējis man miegu, ka viņš nācis iekšā. Nu, es domāju, ka tas tāds ļoti forši, kad viens pods tā rūpējās. Labrīt! Oi! Jāceļās. Rīts bija burvīgs, es pēdējais pamodos. Tas bija baigi sagurs. How do you do? Tā jā, no ikdienas, teiksim, no tā fakta, ka es pieceļos mājās, teiksim, 11. Uztaisu sev brokastis uz gāzes plīts un no krāna nomazgājos dušā un tad saģērbjos, sapucējos, iesmaržojos. Man tas šķiet jau tādu, pilnīgi nerealitāti, jo tas tagad ir, tāda jau ikdiena kļuvusi pats uz manām biksēm, es jau staigāju ar tām biksēm jau 4 dienas. Un nejūtos, kaut kā noskumis par to. Man nav kauns arī par to, kā es izskatos, par to, kā es smaržoju varbūt. Ekspedīcijas komandai šī jau ir 5. diena, kura tiek pavadīta nevisai pierastos un ikdienišķos dzīves apstākļos. Un jau šobrīd ceļotājos ir izveidojušies zināmi pieradumi, dienas kārtība un pat profesionāls iemaņas. Vai kaut kā varbūt liesmu dabūt, lai kaut kāds skats ir? Kur ir cīris? No visām lietām šādos apstākļos parasti arī saglabājas tikai pamatvērtības. Piemēram, ja drēbes un frizūru mežā var novērtēt tikai zvēru un komandas biedri, tad ikrīta brokastis neviens nekad nav iedomājies aizmirst. Tieši otrādi, ēdiena gatavošana kļūst par vienu no galvenajām nodarbēm. Rūpīgi tiek vārīts ūdens, gatavotas maizītes un sildīta tā saucamā sausa paika. Kad brokastis gatavas, vēl atliek aicināt pie galda visus ceļotājus. Un nevienmēr tas izdodas ar vienkāršām metodēm. Подъем, бордели! Cik var pam? Nejūt kaut kā vispār, bet, ka ir maz gulēts. Man liekas, var darīt visu līdz pēdējam. Tajā dienā tu var izdarīt tā, ka tu pilnīgi neko tu nav spēku. Līdz spēku izsīkumam tu vari ņemties, no rīta piecelies un atkal viss ir kārtībā. Un var darīt atkal, un es nezinu, vai Latvijā es tā varētu izdarīt, tas no rīta būtu tāds.
Jo tas svaigais gaiss un viss tas pārējais, tas baigi dot to spēku un vispār es baigi saņēmies šeit enerģiju, baigi kolosāli. Paskaties, Urāli un bērziņi. Tik kādreiz bija spurgs. Noteikti. Tāpat viņi te uzaugt nevarēja. Viennozīmīgi. Noteikti ūdens bijis zemāks nekā tagad. Tāpēc tie bērzi arī te auga. Ūdenī taču koki neauga. Pareizi. Loģiski. Varbūt pa stundu ātrāk izbrauksim, tas nozīmē, ka rītā mēs atbrauksim nevis 12 naktī, bet 11 vakarā šodien. Varbūt. Maršruts mums šodien ir garš, tāpēc visu iespējamo laiku veltam braukšanai. Pirmā točka mums ir Karabaša. Tā ir planētas melnākais punkts, kur paši redzēsiet, varat filmēt Marsiešu kroniku. Otra lieta ir tur tās lūkšana, kā viņi nosaukt Pielūksmes kalns. Baigi apmējies, kad mēs brauksim augšā diezgan augstu. Nu ko, pa matrioškam? Pēc ikrīta instruktāžas ekspedīcija dodas ceļā un tās maršruts izveidojot pusloku Urālu kalnu centrālajā daļā pagriežas atpakaļ uz ziemeļiem, lai jau pēc 3 dienām sasniegtu Ziemeļu Urālu kalnu Čīstops, kur ekspedīciju gaida nevien ekstremāls bezceļš, bet arī noslēpumiem un mistikas apvīta vieta – Mirušo kalns, kur vietējā tautiņa Mansi pat neuzdrošinās spērt savu kāju un uzskata šo vietu par nolādētu. Es sapratu īstenībā, cik ceļošana var būt brīnišķīga lieta, ja tā nenotiek caur turisma aģentūru. Ceļotājs ir tikpat radoša profesija, varētu teikt, vai aizraušanās, tāpat kā mūzika, kā aktieru māksla. Jo visas vietas vairāk vai mazāk ir atklātas, tāpat kā visas notes ir izdziedātas, tāpat kā daudzas lomas ir izspēlētas operā, visas izrādes ir izdziedātas. Un tomēr katrs cilvēks, braucot, kā ceļotājs uz to konkrēto vietu, viņš jau caur savām acīm to visu ierauga, caur savu sirdi, caur savām emocijām. Viens apraudās, tur otrs no priekiem bļauj, trešais vienkārši apsēžās un truli skatās tajā visā. Un katram ir savs emociju pārdzīvojums. Ja? Mēs esam patiesībā savā vietā arī radošie cilvēki šeit atbraukuši. Kad tu esi turpat, kur varbūt pirms tam bijuši simtiem cilvēku, bet tu to redzi ar savām acīm un pilnīgi citādāk. Pēc neilga brīža tiešām ekspedīcijas dalībnieki savām acīm ieraudzīs vietas, uz kurām neved neviena turisma aģentūra. Viņi apmeklēs vienas no lielākajām un arī dziļākajām šī reģiona Rūdas raktuvēm. 1000 hektāru lielas teritorijas, kur jau no 19. gadsimta beigām iegūst magnezītu, no kā tuvējās rūpnīcas ražo īpaši izturīgus, nedegošus celtniecības materiālus. Iedomājies, ja var ierakties 700 metrus. Tātad tur ir bijis, teiksim, 200 metru kalniņš, sauksim viņu tā, ja? Norok viņu līdz zemē un vēl puskilometrs. 500 metri, bet puskilometrs gan iespaidīgāk. Un ierokās vienkārši čaļi zemē. Un tur tas onkolis, kur atnāca, viņš stāstīja to ūdeni pumpi ārā no viena cauruma otrā. Kaut kā tāds kosmos bišķiņ. Stāvi, un tur kaut kur lejā milzīgs ceļamkrāns, kas ir mazāks par sērkociņu kastīti. Вот это бурый железняк, вот коричневый вот. Добывали его, это железо, окислившееся. А там ниже сейчас сидерит, то же самое, железная руда. Еще одна яма. Вон, в промежутке. Там вода, залита, все. А так они делают, да? Выкапывают, потом бросили и водой заливают. Вот заливают если, водой, да? Вот если вот не откачивать вот это вот. Вон там насосы стоят. Да. Вон там лотки есть, вон воду качают. Вон трубы идут с карьера. И там лоточки железные. Их воровали. Я там на посту стою, хожу, проверяю сюда. Šī Urālu kalna centrālā daļa ir pārblīvēta ar dažādiem iegūs uzņēmumiem un pārstrādes rūpnīcām. Nevelti šeit, pāris 100 kilometru attālumā apkārt vienai no daudzajām rūpnīcām izveidojusies pasaules vispiesārņotākā vieta. No otras puses, atšķirībā no citiem milzīgās Krievzemes reģioniem, šeit cilvēkiem ir darbs, grūts
veselībai kaitīgs, iespējams maz apmaksāts, bet darbs. Dodoties tālāk uz ziemeļiem, ekspedīcijas dalībniekiem pavērās milzīgi pārstrādātu iežu uzbērumi, kur pēc izmēriem un izskata bieži pat ir grūti atšķirami no dabas veidotiem kalniem. Pēc pārdesmit kilometriem ekspedīcija sasniedz Sātkas pilsētu, kura dibināta 1758. gadā, un šeit atrodas viena no vecākajām metāla kausēšanas rūpnīcām, kas vēl joprojām strādā. Tāda izskatās, ka Frankensteins strādā. Vēsturnieki vēl šobrīd nebeidz strīdēties, kas tad šajā vietā bijis pirmais – pilsēta vai rūpnīca. Jo par pilsētas dzimšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Sātkas rūpnīcā tika izkausēta pirmā rūdas partija. 250 gadi, un mēs kausējam metālu. Rūpnīca bija Frankensteina kantors un blakus baznīca. Aiziet nolūdzās un tā ir sakalsūdi. Nē? Aiziet nolūdzās un tā ir sakalsūdi. Vēl jābūt blakus bāram, kur pēc lūgas tas ierelt. Tur viņš vairāk saka, kur izvēlēties. Tur vēlēties. Nenosagāms krāsas un garš dzēriks. To plasmasas. Dzēm atveries, bet kā viņi atrisina, teiksim, vāku problēmu. Priekš kā vāku. Bet tie, kas meklē, viņa priekšnieks pateica, ka tur nekad vairs nevajag līst. Turpat lej dzelsrūda un nav kontrola, kā vāka aizmetina ciet tādiem dzelzīšiem. Tas bija smuki. Bet tas arī, tā baznīca blakus, un tur tie tanki, tas Ļeņins, un tas bija tā, ka, sajūt, ka laiks norāvs roķeni. Pilsētas centrālo laukumu Satkā rotā iespaidīgs kara tehnikas arsenāls, kā arī ģipša mākslas periodika, kura šeit vēl tīri labi saglabājusies. Tāpēc viss izmanto iespēju pakavēties atmiņās par laiku, kurš pie mums jau sen ir pagājis. Kā braucot arī uz mazajiem ciematiem šeit Krievijā, vai uz kalniem, šķiet, ka laiks pilnīgi apstājies tur. Un es skatījos pirms brauciena, es redzēju vienu plakātu tajā ofisā, kur mēs tikāmies, un tur bija uzraksts apakšā. Šeit ir vietas, kur laiks ir šī ir vieta, kur laiks ir apstājies, un tikai cilvēki ir šī kaut kāda laika liecinieki. Un tad tāpat šeit, tu skaties, te ir viss apstājies. Un tā. Un cilvēki tur dzīvo, un viņi nav mazāk attīstīti par mums, bet viņiem ir citas pilnīgi vērtības. Un tāpat arī šeit, man šķiet, man tagad laiks apstājies pilnībā. Ik pa laikam izskan kaut tāds jautājums no kāda. Kas šodien pa dienu? Tad kāds otrs atbildē nav svarīgi. Viņi visi zināja par tām puškām, un viņi zināja, kur ir roceni. Это ручник? Да, что Крутишь, и он останавливается, да? Ну, вот так крутишь, она едет. Давай покрути, я посмотрю. Un viņi zināja, kur ir radiators. Tādas lietas. Это мы двигаем. А подятельно большое. Давай пойдем. На которую? Давай пойдем. Давай пойдем. Вот сюда. Вот. Я умею читать, вот просто не знаю. Ну и чё? Bet čāri bija tik priecīgi un par tiem džipiem un tur prasīja visu kaut ko, baigie čalīši bija. Алло. И там вот в этом, вот там. Вот такие. Вот она. Поднимает, наверное. Давай, поднимай давай. Viņi atnākuši uz kāzām vienkārši. Тарасу привет, да? Un tā, kad mēs braucām prom, es teicu, pasveiciniet Līgavu. Viņa reizē atbildēja, Обязательно! Cilvēki te, tā maz laba redz dzīvē. Un tas arī rakstīts viņu sejās ir jebkurā ciemā, kurā te brauc cauri, kur cilvēks iet ar alu uz veikalu. Kā tu teici, viens tā šņabja vīrs. Katrs Krievijas pilsonis ir tiesīgs uz vienu šņabi dienā. Un to es arī daru. Un mūsu acis priekšā iztrakterē visu pudeli. Tas bija vēls spēcīgs čalis jau. Tiešām spēcīgs. Я думаю,
maz busuli, kāpēc neveicās. Nē, šeit 5, piemēram. Jo tuvāk ekspedīcija brauca zemeslodes piesārņotākajam punktam, jo vairāk kadri aiz loga sāk atgādināt mistisku kinofilmu. Kūpošais kursteņi, klainedzīvi lauki un biezā dūmaka noslēdzās ar ko īpašu. Vilcienu, kurš lēnā gaitā brauc un tikai vienā vienīgā vagonā, var sasēdināt visus, kuriem kaut kur ir jānokļūst. Cilvēks reiz iekšā. Aiz loga parādās Karabašas pilsēta. 90% šīs teritorijas ir ekoloģiskās katastrofas zona, kur sēra dioksīda, svina un cinka piesārņojums gaisā, zemē un ūdenī gandrīz 100 reizes pārsniedz visas cilvēka saprāta noteiktās normas. Izbraucot caur Karabašas pilsētu, nomalē uz augsta akmeņaina kalna stāv milzīgs pareizticīgo krusts. Iespējams vienīgā vieta, kur šeit iegūt jau kādu cerību. Tur, bet uz kalnu tas bija jau pa gabaltu brauc. Spašī, Sahareņī, tur jau, tur ir tā lieta, ka tur tu esi viens, kalns, un aizējam, tur tu esi tuvāk viņam, mākoņi tur patās, smilzīgais krusts, un tur ir lieta aiziet, palūkties, manuprāt, tādā ziņā. Man ar to arī nav tā, ka es tur baigi ticēt un iet uz baznīcu, teiksim, vai ne, bet tur bija tomēr, tas mirklis, viņš iedeva tādu baigot tādu varenību, tas viss varenība, tā pašā laikā milzīga vienkāršība, neko daudz jau nevajag, aiziet paprast. Un tev viss atdzirdēs no sevi, ne tev, nezinu, vai tev uzreiz iedos, bet tev viss atdzirdēs no sevi, izkratīt sirdi. Lai arī ceļš Krusta kalnā izskatās bīstams, ekspedīcija pieņem lēmumu nemainīt ceļojumu plānus un uzbraukt tā virsotnē. Esot pa bīstamo esot. Skats bija baigs nolējis. Es domāju, nekad nepārvarēsim. Kāpēc mums neļāva braukt vispār? Esot pa bīstamo. Mums jau baigi labais šoferīts ir. Kurš tā mierīgi viss, tur viņš stāstus un brauc tajā kalnā. Un viņš pat teica, ka viņš bišķīt nobijās, bet tā viņš stāsta forši, viss baigi labi. Edgars instruēja, viņš pastāstīja par to, kas var notikt. Tādā ziņā, ka leņķis apmēram, es nezinu, cik tas, 45 grādi kaut kādi. Bīstamākais tas, kad akmeņi ir neprognozējami, viņi sāk to ripot. Ja viņi sāk ripot, tad mēs vairāk apstādināt to procesu nevaram. Mēs vienkārši uz vienas lielas akmeņu čupas nobraucam līdz pašai apakšai. Višķi šaura taka, kad ļoti jāuzmanās ne pa labi, ne pa kreisi. Neuzmanīga kustība un mēs esam 700 metrus zemāk. Tad tur bija tā, ka turies un pat nesaprotu, es jau biju izdomājis tā, pēkšņi kaut kas, tad es iespējams taisa logu vaļā un lec pa logu ārā, jo, ir vienkārši mums mācīts, kad es uz motociklu liku tiesības, ka, ja gadījumā kādreiz jūti, ka būs krītiens, labāk lec pats nost. Nevis, ka tu krīt un tas motocikls tev pa virs, tāpēc labāk pa logu izlekt ārā. Vecais jūras vilks saka, maška nebraucam. Kas par peizāžiem? Bet pasties uz abām pusītēm peizāžiņas ir. Nē, man ir baigā drošības sajūta bija tāda. Pats es turēju biksēs dēļ tā, ka tas skats tur bija tāds, ka neko nevar tā. Un vienīgais, ka tu vienā mirklī, protams, tu tā iedomājies, ja tā mašīna iet un viņa tā pēkšņi pams, jā. Jo ja viņas iet šitī, leņķiski stāv, ka viņi var nokrist. Šajā gadījumā zaķis sēž pie stūras, ko tu tur man baidīties. Kā būs, tā būs, protams, jā.
Bet es jau mainīt neko tur nevaru. Nastja! Labais! Bet kā tu vari apgriezt visu ar auto? Nav iespējams, pa otru pusi ripo lejā. Ej, nost. Šitā visa mašīna var izbraukt. Lejā būs vēl sūdīņa. Vajag pats vien ierēt, tās ir. Jā. Lejā būs vēl sūdīgāk. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющего. Терпи в печали и проси, приходи в радости и благодари, и услышан будешь. Слава Отцу и Сыну и Tas tā vienkārši padomāju, cik ļoti cilvēki tic tām lietām. Iet tur, dzīvo ar to, faktiski dzīvo ar to. Apakšā ir svalka, sūdi, zem atveries. Turpat ir tas melnākais planētas punkts, pēc mazliet nekur. Un tur augšā ir tādas lietas. Tas viss it kā neiet kopā, bet tā tas ir. Да поем ти, аллилуйя. Kamera ir, motors ir, atvieri gatavi. Aiziet! Igauni var aizpūst, viņam ir tikai 72 kilogrami. Labas bīkstēs. Es dažreiz šīs bīkstes izmantoju kā parašūtu. Kalns pats par sevi liels. Es tik lielā kalnā nekad nebija bijis. Jā. Kad tev mākoņi te pat staigā un viņi met ēnu tev uz zemi, jā. Tas krusts, iespaidīts. Stiprais vējš virs skumjākās no vietām, kuras šajā ekspedīcijā redzētas, vēlreiz atgādina, cik mazi un nevarīgi esam dabas priekšā. Lai kā to piesārņojam un neapdomīgi izmantojam galu galā, cietēji būsim paši, jo laiks, kad cilvēks varēja nedomāt par savu darbu sekām, ir sen pagājis. Nākošajā piedzīvojuma ekspedīcijas 1000 jūdzes Urālkalnos sērijā. Turpinot ceļu, uz Mazas upes ekspedīciju uziet ļoti senu elektrostāciju, kur joprojām strādā un apgādā ar enerģiju tuvākos ciematus. Ceļotāji nokļūst milzīgā Bērzu birzī un sajūt sevi kā krievu pasaku varoņi. Tomēr aizraujušies ar skaistiem skatiem, viņi apmaldās, un pasaku mežs vairs neļauj no tā izkļūt. Vai Bērzu tās izraisa ekspedīcijas dalībniekos halucinācijas, jo visi nokļūst Krievijai neraksturīgā klīns virsotnē, bet Kaspars Zlidnis redz 3 varavīksnes vienlaicīgi. Tur tālumā vēl 2 varavīksnes, 4 varavīksnes. Ekspedīcijas vadība nolem būvēt nometni uz dīvainās klīns un nākamo rītu sagaidīt noslēpumainajā Bērzu birzī. Skatieties jau pēc nedēļas piedzīvojuma ekspedīcijas 1000 jūdzes Urālkalnos 6. sērijā, sestdien, 29. novembrī, LTV 7.